Sveicināti! Novembrī sākām novērot ziemas ietekmi uz energoresursu cenām. Vidējā mēneša elektroenerģijas cena Latvijā, salīdzinot ar oktobri, pieauga par 20%. Kas ir interesanti, visās 3 Baltijas valstīs cena bija vienāda. Kas tad īsti sekmēja cenu pieaugumu novembrī? Pirmais noteikti ir ūdens līmeņa samazināšanās Skandināvijā par gandrīz 13 teravatstundām, kopējam līmenim nokrītot zem nulles līdz mīnus 1,25 teravatstundām. Arī elektroenerģijas izstrāde no vēja parkiem Baltijā samazinājās par 42%. Interesanti pieminēt, ka lielākais procentuālais kritums izstrādē bija tieši Latvijā. Novembrī gaisa temperatūrai nokrītot zem vidējā līmeņa, novērojām dabasgāzes cenu pieaugumu par gandrīz 7%, sasniedzot 46,81 eiro megavatstundā. Šoreiz kara situācija tuvajos austrumos nespēlēja lielu lomu dabasgāzes cenu tendencēs. Stabilu cenu reģionā galvenokārt nodrošina dabasgāzes pieejamība un nepārtrauktās piegādes. Kā jau minēju iepriekšējā apskatā, īstermiņā CO2 kvotu cena samazinās. Novembrī tā samazinājās vidēji par 5 eiro tonnā, sasniedzot cenu 76,20 eiro par tonu. Cenu kritums galvenokārt ir saistīts ar zemajām dabasgāzes cenām un zemāku pieprasījumu pēc šīm CO2 kvotām. 24. novembrī pieredzējām ko tādu, kas tiek dēvēts par dārgāko izsoles kļūdu Eiropā. Norvēģijā bāzēts elektroenerģijas ražotājs kļūdas pēc Nord Pool izsolē iesniedza pārāk lielu piedāvājumu, jeb saražotās elektroenerģijas apjomu katrā stundā. Tas rezultējās ar to, ka Somijā 10 stundas cena bija negatīva, sasniedzot tā saucamo cenu grīdu, kas bija mīnus 500 eiro megavatstundā. Cenu svārstības turpina saglabāties ļoti izteiktas, kā vienas dienas laikā, tā arī mēnešu ietvaros. Tirgus ir ļoti dinamisks un grūti prognozējams. Tāpēc iesakām nodrošināties un izmaksu paredzamībai izstrādāt elektroenerģijas iepirkuma stratēģiju savā uzņēmumā. Tas jūs var pasargāt no neparedzami augstām izmaksām, kas radušās lielu cenu svārstību rezultātā. Uz tikšanos!